Porsche Taycan ir pagaidām vienīgais un arī veiksmīgākais vācu sporta automarkas elektromobīlis. Tā pārdošanas apjomi tuvojas 150 000 automašīnu. Taču arī šai automašīnai ir nepieciešami uzlabojumi un modernizācija, tāpēc nesen tika prezentēts atjauninātais Taycans, ar kuru mēs jau esam braukuši gan ārzemēs, gan biķernieku trasē. Bet tagad ir laiks noskaidrot, kāda tā automašīna ir, teiksim tā, ikdienas braukšanā. Kopš Taycan iznākšanas 2019. gadā Fastback virsbūvei pievienojušās arī citas, ieskaitot paaugstināto cross turismo. Taču es gribētu teikt, ka šī zināmā mērā ir tāda Taycan esence. Protams, ka te ir visu riteņu piedziņa, tā krāsiņa tāda feinta kā Vespas motorolleram, ļoti vasarīga. Un vēl kas man patīk, aizmugurēja un arī priekšējā riteņa, nav tāds galīgākais zemprofils. Paskatieties, te ir diezgan daudz gumijas. Tagad tā automašīna ir tāda, diezgan komfortabla. Ar mēnesi gājēju riepām un 4 augstumos iestatām pneimopiekari tas arī nepārsteidz. Bet kā izskatās jaunā Taycan salonā? Dažas lietas jaunajā Taycanā nemaz nav mainījušās. Piemēram, virziena jeb transmisijas slēdzis. Tas atrodas panelī un tas atrodas precīzi aiz stūres rata. Tā kā sēžot pareizā sēdpozīcijā, kā jau Porsche jāsēž, es to nemaz neredzu. Līdz ar to, ja tā automašīna nav jūsu, tad jums vienmēr jāpaskatās, ko jūs tieši tagad taisaties ieslēgt. Taycan joprojām nav it nekādu lāpstiņu uz stūres. Jāpieņem, ka elektromobīls par rekuperāciju visu zina labāk par mums. Auto ziņās jau esam stāstījuši, ka jaunā, jeb modernizētā Taycan galvenās priekšrocības no ārpuses nemaz nav redzamas, tāpēc, ka tās ir saistītas ar jaudu, jo katra atsevišķā modeļa versija ir jaudīgāka un attiecīgi arī ātrāk nekā iepriekš, un ar lielāku sniedzamību. Un attiecīgi arī ātrāk uzlādi, jo, piemēram, šis automobīls tagad rāda, ka var nobraukt pār pa 400 km. Un, kas attiecas uz uzlādi, tad noteiktos laika apstākļos Taycan pat lādējas 2 reizes ātrāk nekā iepriekš. Protams, tajā slavenajā diapazonā no 10 līdz 80%. Vai Porsche Taycan ir piemērots braukšanai ikdienā? Elementāri, gan ziemā, gan vasarā. Tikai visu laiku ir jāatcerās, ka automašīna ir zema, un tātad iekāpšana un izkāpšana arī ir tāda, teiksim, sportiska. Jaunajam Taycan vispār nav mazāk par 435 zirgspēkiem, bet pilnpiedziņas Taycan 4S ir no 462 līdz gandrīz 600 zirgspēkiem overboost režīmā, ja tāds vispār ir. Un šeit ir vietā pajautāt, vai Taycan 4S ir launch kontrol sistēma? Ja jau ir sports chrono pakotne, tad jābūt arī launch kontrol. Vadā! Kāda ir jaunā Porsche Taycan 4S cena? Šāda automobīļa testos cena parasti tiek delikāti noklusēta, jo tas laikam ir tāds, nepārāk populārs jautājums. Bet es pateikšu, ka šis Taycan ar visu papildu aprīkojumu maksā 160 000 eiro. Ja, tas ir ļoti daudz. Tomēr man šķiet, ka 100 000, piemēram, par Teslu, kuras iekšpusē nav pilnīgi nekā no tā, ko mēs redzam šī Taycan kokpitā, tas tik tiešām ir tāds ļoti jocīgs maksājums. Elektromobīļa pilno cenu stipri smagāku padara dažādas ekstras. Dažas, kā matricu gaismas, ir ļoti noderīgas. Citas, kā panorāmas jumts, nevisai. Bet kāds tad ir Taycan ieteicamais papildu aprīkojums? Man jāsaka tā, ka man Porsche nekad nav bijis, tāpēc man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet tā tīri teorētiski es teiktu, ka Porsche sporta modeli bez sporta chrono pakotnes pirkt nevajadzētu. Pat tad jūs vispār to nelietojat un saviem draugiem to launch kontrolu parādīsiet varbūt 3 reizes gadā, pēc tam to mašīnu pārdot ar sporta chrono būs vieglāk. Un tas pulkstenis pa vidu arī izskatās ļoti labi. Otra lieta, par ko noteikti ir vērts piemaksāt, ir labāki krēsli nekā standartā. Ne jau tāpēc, ka tie standarta krēsli būtu struntīgi, nē, tas tik ir Porsche, bet paskatieties uz šiem krēsliem un tiem iespiestiem ģerboņiem. Tad, kad to automobīli gribēs nopirkt kāds cits, viņš arī ieraudzīs šito savu, jā, cilvēkam ir bijusi reāli laba gaume, es šito Taycan pirkšu. Vietām Taycan joprojām ir patīkami askētisks. Uz sporta stūres katrā pusē ir tikai pa dažām sīkām podziņām. Te viss ir ļoti vienkārši. Šitā daļa atbild par skaļumu, ja mēs kādreiz gribam dzirdēt ko citu, izņemot elektrisko dūkšanu. Šī puse atbild par funkcijām, un kas man ļoti patīk, ar šo pogu var pārslēgties starp 3
rimbuļiem virtuālajā mērskalu panelī, un ar to rullīti var ātri izvēlēties, ko tad katrā no šiem rimbuļiem mēs redzam. Braukšanas režīms, kā allaž pārslēdz grozāmais slēdzis tieši uz stūres. Uzsvers uz kārienjutīgajiem ekrāniem, protams, ir saglabājies. Patiesībā tas ir pat mazliet sakāpināts, tāpēc, ka tagad mums ir nevis 2, bet 1, 2, 3 skārienjutīgi ekrāni, un arī visa klimata regulēšana, tāpat kā dažās masu automašīnās, notiek caur televizoru. Par laimi tas viss ir diezgan ērti un parocīgi. Tas, kas ir nevajadzīgi sarežģīti un kas ir pārcēlies arī uz jauno Taycan, ir ventilācijas virziena regulēšana. Jūs nevarat vienkārši pagriezt augsto gaisu pret sevi vai prom no sevis ar rokām. Nē, jums ir jāiet iekšā televizorā, un tad mēs te virtuāli grozām tagad to vēju. Jā, es dzirdēju, kā tur tās lāpstiņas pagriezās. Jā, tagad nāk virsū tas augstumiņš. Bet kā tad kopumā brauc jaunais Porsche Taycan 4S? Kā brauc? Vajag pamēģināt, tad jūs sapratīsiet, kā tas Porsche brauc, bet Taycanam ir viena īpatnība, kas padara to atšķirīgi no citiem Porsche modeļiem. Un tas šai mašīnai bija raksturīgs jau pirmajā paaudzē, ka tā automašīna ir vairāk tāds precīzs instruments, un ļoti bieži pie stūres rodas sajūta, ka tas Taycans ir taisīts nevis braukšanai, bet, piemēram, lāzeru griešanai. Būs cilvēki, kas pilnīgi sajūgs prātā no šīs sajūtas, būs tādi, kam tas šķitīs mazliet pārspīlēti. Tad tiem otriem ļaudīm, acīm redzot, ir jālūkojas pēc kāda cita Porsche.